To filmiņu drīz attīstīšu, tad tev varēšu atsūtīt. Nē. Mēs viņu pielējam. Jā! Kā kūp! Nu. Šo kaimiņieni ir nopirkusi Humanā pa 1 eiro, un viņi nemācēja viņu apieties, viņi man viņu atdeva. Un viņš ir baigi forši, tas jau ir mehāniķis. Un šitie ir baigi forši, tu esi gatavs, un tu vienkārši šeit, un... lieta! Snap! Baigi jauki. Bija grāmata un ņēgins. Arī paņemsim citu. Reku tagad vakar tieši atradu otrā elpā Pols de Kraivs mikrobmednieki. Redzēsim. Bet kas ir forši, viņa ir iekšējais vāks. Un tas, ko man patīk darīt, pēc tam, kur es sāku ar šito, tad pilnīgi vienalga par saturu. Te arī ceļš vai pusē, ļoti smuks tas iekšējais vāks. Un tad lasu cauri un apvelku tikai frāzes, kas man jūtas pareizi. Un tad es viņu esmu izlasījis, apvilcis, tad es tās labos vārdus izgriežu ārā, tie ir mani. Tad es no viņiem mēģinu atrast kaut kādu jēgu sev. Citiem vārdiem sakārtoju dzejolī. Un tad es to iekšējo vāku izmantoju kā bāzi. Lasu cauri ņēginu, atrodu vārdus, kas man patīk, un pēc tam spēlējos ar to. Kas Jelgavas pirmsrādē kartītes sataisīja. Kā pirmais sākās šitais. Tu bija 15 gadi, kas viņu uztaisīja, bet bez tā pasas foto. Un tad laikam ejot, es atklāju, ka man ir vēl daudz tādas grāmatas. Tad es vēl aizrakstīju bibliotēkā, vai jums nav kādas grāmatas? Un tā viņi man iedeva vēl grāmatas, un tad es turpināju to darīt. Jā, es biju ļoti, man vismaz tā liekas, ka es biju diezgan liels vienpatis, vienmēr esmu bijis. Un kas bija iemesls, kāpēc ļoti ilgi nenoturējos basketbola komandā. Es neatceros, cik es tur ilgi pabiju. Bet tad es arī godīgi pateicu mammai, ka es basketbolu nevaru spēlēt, jo es nejūtos labi komandā. Un tādā ziņā. Un tad drīz pēc tam, man liekas, es arī kaut kad sāku ģitāru mācīties. Neviens no mums nemācīja internetu. Un mēs likām diskus, kasetes vairs gan ne diskus, likām un uz auss mēģinājām ķert melodiju. Tas bija baigi jauki. Mūzikas skolē man bija par vēlu. Brīdī, kad es tiešām sapratu, ka man mūzika interesē, tam jau bija daudz par vēlu. Es aizgāju uz dārziņu skolu, uz Jurijāņiem, man liekas. Uz iestāju eksāmeniem tieši uz ģitāru spēli. Kā vienīgais 13 gadnieks, 7 gadnieku lokā es nejūtos pārāk ērti. Un devos savu ceļu meklēt. Tad, kad nāca vidusskolas beigas, es jau biju aizgājis ēndienā pie Kaspars Notiņa, pēc tam pie Elmāra Seņkova vai otrādi. Un tur es, kā man toreiz likās, atradu burvi formulu, ka teātris man palīdzēs apvienot visu to, kas man interesē. Kas bija tajā brīdī mūzika, dejošana, māksla, vispārīgā izteiksme, literatūra. Ka teātris ir tā vieta, kur to varēs kaut kā sintezēt. Un tāpēc akadēmija un aktieri. Es gan biju arī iestājies uz vēsturniekiem, kur man pat pieņēma, bet tad kaut kādu nedēļu vēlāk man piezinīja akadēmiju, ka es arī tur esmu uzņemts, un tur tas bija viegls lēmums. Pirmā kursa, pirmie mēneši, mums bija atbraucis no Polijas vieslektors, kurš Mareks Vaškels, kurš mums dažādus vizuālus materiālus rādīja kas notiek pasaulē. Globāls leļu mākslas ziņas. Un
un esot tajās lekcijās, man tapa skaidrs, ka jā, šis ir tas, kas man interesē. Jo tas ir tas fiziskais pieskāriens. Tā ir tā māksla uzreiz, kad es redzu to mākslu, ko es daru. Ka es esmu iemācījies kaut ko. Tas jau nenozīmē, ka man tas ir jādara visu laiku. Ja man būs laba ideja vai nepieciešamība kaut ko režisēt, es to varēšu norežisēt, jo es esmu to izmācījies. Tas jau nepaģēr to, ka man a priori ir jādomā tikai par režiju. Man nav tik liela rocība, lai es nopirktu visu to, kas man patīk. Bet ir tāds 80. gadu beigās ražots bērnu sintezators Pifs, kuram ir ļoti agresīva skaņa, bet viņam ir digitāls variants uztaisīts. Tiešām tas ir Pif sintezators. Labi, es viņu tagad sagrozījis, bet pēc būtības, ja mēs paņemam nost. Tas ir tik dusmīgs, man tā patīk. Es nevarēju palasīt nevienu grāmatu, izbaudot pašu grāmatu vai grāmatas stāstu. Tas automātiski lasot, viņu to grāmatu mēģināja rediģēt režisoriski un skatuviski. Kas, kāpēc? Mēs tiešām katru grāmatu, ko tu paņem, viņā meklē izēju materiālu izrādēji. Pilnīgi ignorējot kaut kādu pašas literatūras kvalitāti un baudu, jā. Tur man nāca tā atklāsme, ka ja man būs nepieciešamība un vēlme, es atradīšu pareizo stāstu vai pats izdomāšu, bet man nav visu laiku jātendējas uz režiju. Ir taču tik daudz ko pasaulē darīt. Es šo nemāku, bet šis ir atvadu skaņa. Es nemāku tiešām. Sveika, Rīgā! Woo!